Es absolvēju mikro, mazo un vidēju uzņēmumu vadību, un biznesa vadības koledžu izvēlējos, jo bija iespēja studēt attālināti, kas man ir bijis pats būtiskākais. Līdz šim man pieredze ar uzņēmumu vadību nebija, bet šobrīd jau studiju laikā izveidoju biznesu, papīra ziepju produkciju. Jo visforšākais ir tas, kad nākās veidot jau savu biznesu, un tur nav nekāda atkāpja izmācīšos un pēc tam, jo visu vajag jādara tagad un uzreiz, jo tas bieži vien tas pēc tam nekad arī nepienāk. Izveidoju savu produktu un attīstīju arī. Biznesa vadības koledža piedāvā arī inkubatoru, kurā es arī iestājos. Un tur pavērās ļoti daudz dažādas iespējas, kur lieliski mentori apčubina katru ideju un palīdz izaugt lielam un krāšņam. Un kā viena no iespējām tika izmantot arī iestājoties Cambridges virtuālā uzņēmējdarbības nometnē, kur iespēja parādīt ideju bija arī starptautiski. Tāpat tika ņemta dalība arī konkursos un izstādēs. Tā kā biznesa vadības koledža viennozīmīgi palīdz izaugt biznesam. Būtībā tas, ko es meklēju, bija pats galvenais, lai es varu studēt attālināti. Par cik Rīga nav īpaši tuvu un būtu grūti izbraucami, jāvelk laiks tam, tad pats galvenais, ko es meklēju, ir attālinātas studijas. Un tas bija arī pirmais, kas man uzrunāja un kas atrada. Arī tieši programmas piedāvājums man ļoti iepatikās. Būtībā es centos izmantot maksimāli visus labumus, gan vieslekcijas, gan lekcijas. Es neizlaidu nevienu. Ja kaut kas no studiju materiāliem arī nebija skaidrs, tad pēc pasniedzēja lekcijas viss tapa skaidrs. Un mācīties bija ļoti viegli un ērti. Iedvesmoja man noteikti Jānis Stabiņš ar savu mērķu izstrādi, kas noteikti maina cilvēku domāšanu un pareizi tiekties uz mērķi iet. Un kā biznesa attīstībā es noteikti varu minēt Elīnu Miķelsoni, kas man palīdzēja. Biznesa vadības koledža noteikti rekomendēja cilvēkiem, kas vēlas studēt attālināti vai iegūt izglītību salīdzinoši ātri, 2,5 gados. Sievietēm bērnkopšanas atvaļinājumā, jo studējot attālināti var ērti sēdēt mājās un mācīties. Un arī tiem, kas vēlas apvienot to ar darbu, vai arī tiem, kam skola atrodas ļoti tālu un neizbraucami, tad tālmācība ļoti piemērota tam.